Kurš gan no mums necenšas savu dzīvi padarīt ideālāku? Mēs uzlabojam savu fizisko formu, izskatu, tiecamies pēc jaunām zināšanām un prasmēm, uzlabojam materiālo stāvokli un kopējo dzīves līmeni. Gribot, negribot, mēs pārveidojam apkārtējo vidi, sākot ar istabu un beidzot ar pašu pilsētu. Un tieši tādēļ mēs jums šodien pastāstīsim par ideālo pilsētu. Čau! Zināji, ka renesanses laikmetā jaunas pilsētas praktiski netika celtas, bet gan rekonstruētas un pārbūvētas pa daļām jau esošās. Galvenās pilsētbūvniecības idejas renesanses periodā parādās ideālo pilsētu plānos. Ideālo pilsētu plāna kompozīcijas tiek traktētas kā vienots arhitektoniskās pilsētbūvniecības ansamblis. Ideālās pilsētas tika veidotas pareiza taisnstūra vai zvaigžņveida formās. Spilgts piemērs ir Palma Nova, Itālijā. Aizsākumi redzami pat senajā Spartā, novērojams arī Parīzē, Minhenē, un kaut arī renesanse ir sākusies Eiropā, šāds pilsētu plānojums ir redzams arī Pekinā, Detroitā un citās pilsētās. Pilsētu centru apbūvē dominē civilo būvju celtniecībā, rātsnami, ģildes, biržas, kā arī citas ēkas. Pilsētu laukumi parasti palika neapbūvēti un kļuva par sabiedriskajiem centriem. Wow! Bet tagad paskatīsimies, kā ir Rīgā. Renesanses stils tīrā veidā Ziemeļeiropas zemēs, kā arī Latvijā, nav sastopams. Taču Rīgas arhitektūrā iemiesojas manierisms, renesanses stila izpausme, kam raksturīgas savas dekoratīvās formas. Pēc dzimbūšanas atcelšanas, neapmierināti ar notiekošo, vācu mužnieki, izrādot savu pārākumu, uzcēla bruņinieku namu, kas idejiski veidots pēc renesanses laikā būvētās Medici pils Florencē. Tāpat kā citur pasaulē, arī Latvijā dominē simetrisks ielu plānojums. Arī laukumu vai parku galvenā apbūve parasti risināta simetriski vai ar precīzi līdzsvarotām arhitektūras masām. Turklāt šajos laukumos bieži tiek uzstādītas portretiskās skulptūras. Postošo kara dēļ renesanses laika ēkas daudz vairs nav palikušas. Tomēr ir vietas, kuras tās vēl var apskatīt. Renesansei bija liela nozīme pasaules pilsētbūvniecībā, jo šajā periodā, attīstoties progresīvajām idejām mākslā, veidojās daudzi pilsētas plānošanas paņēmieni, kurus izmanto vēl joprojām gan Eiropā, gan visā pasaulē. Nevar ciet grāmatu!
Bye.